Labi, ar mani kopā ir seksīgie Bermudu divstūra puiši. Sakiet, vai jūs... Ja tu tā saki, mēs varam piekrist tam. Bet vai tad jūs neesat ar tādām seksīgām biksēm? Kas tev tieši liekas tur seksīgs? Viņas tāds viss iespīlē. Apgriezies cilvēkiem, kas te ne... Nu, es it kā būtu meitene un tāda reakcija būtu. Bet tā jau man nē. Man to vajadzēja, ja? Man to vajadzēja. Labi, pievērsīsimies muzikālajai bankai. Vai jūs bijat gaidījuši, kad cilvēks sabalsos un jūs tiksiet finālā? Protams, mēs gaidījām. Protams, mēs gaidījām. Bet, zini, cilvēkiem taisnība. Cilvēkiem ir vienmēr taisnība. Nē, nu mēs gribējām, to 10 vismaz iekavot. Tikai 4, tas ir vispār ļoti labi. Tas ir ļoti labi. Un vispār, jo, kā jau mans brālēns teica, izvēlās tauta. Mēs iznācām uz skatuves. Un tauta mūs izvēlējās, saproti, visi kliedz. Krājās visi piecēlās. Lauž beņķus, lauž kameras. Un es gribu pateikt lielu paldies balsotājiem, Ventspilniekiem un visiem viesiem, kas bija zālē. Paldies Latvijai. Nu, jūs esat malači. Jūs zināt, kā atpūsties. Un kas ir kas? Kas saka labi? Jā. Bet vai negribējās tomēr to pirmo vietu? Tev negribējās? Man vienmēr gribas, tāpēc es jums jautāju. Ko tev vienmēr gribas? Pirmo vietu. Kurā vietā? Ko normāls jautājums? Varbūt man iziet, es jūs atstāšu nedaudz divatā. Es jautāju par pirmo vietu, kur viņa gribas pirmo vietu, vai tu dziedi, vai tu piedalies konkursos, saproti? Nevajag pārprast viesu. Tu uzvelc tādas seksīgas bikses, sāc meitenei teikt, kur tu gribi pirmo vietu un padomā, kas no tā visai iznāk. Bet, ziniet, es jūs intervēju, tāpēc jautājums jums, vai jūs negribējāt pirmo vietu šodien? Nē. Nu, nevis negribējām, bet mēs skatāmies reāli, ja? Ir Dons atbraucis, viņš ir stiprs. Jā, un mēs patiesībā novēlam visiem panākumus, lai visiem ir tā... Lai visiem ir tā iespēja izjust šito pirmo vietu. Jā, mēs vēl tādu vietu reizi gaidām. Mēs neskrienam, bet mēs pa 4. vietu. Bučas no mums. Paldies, mēs esam ļoti, ļoti pateicīgi. Paldies. Visiem patīk vecās labās. Vai jums patīk basketbols? Tu neatceries par basketbolu? Es ļoti labi atceros. Mums bija ļoti saturīga saruna, tāpēc jums patīk vēl joprojām? Mums patīk. Es gribu jums piedāvāt basketbola komandā. Jums visi tādi gāri tie spēlētāji. Jums vajag ko? Un pārsteigumā moments. Lija. Kur mūsu ķīnietis? Kur ir Lija? Labi. Nu, mums ir dejotājs Lija. Viņš ir maziņš, ašs, veikals, dzeļ kā bite, skrien kā kurmis, saproti? Jā, un tu iedomājies, visi gari, vai ne? Visi skatās apmēram tā kā tu, ja? Pāri visiem cilvēkiem skatās, un viens pārpakšu, Bet jums tad viņi ir jātrenē kaut kā, lai viņi tāpat trenējas. Basketbolā. Ne tikai tur. Un kā jūs neiesiet uz laukumu? Mēs savas brātnanus vienmēr atbalstam. Mēs skrienam, grūstam, viņš met. Bet jūs teicāt, bratenus atbalstat, bet kur ir jūsu Ventspils krekli? Es zinu, ka jums tāds uzdāvināja. Šodien, zini, disko, ne basketbols. Disko nakts šodien. Mēs esam dziedājuši pie jums Ventspilī jau kādas, 11 reizes. Vienmēr mēs esam tajos kreklos. Bet labi, vai jūs zināt, kādu spēlētāju tagad nosaukt? Jā. Es zinu, biceps. Triceps. Man ir 69. Man ir 7. Viss kārtībā. Tie jūsu vērtīgi spēlētāji. Vērtīgākie. Jā, vieni no. Viņi ir tik vērtīgi, ka viņus nelaiž uz laukumu, jā? Tieši tā viņus bail apskādēt, ziniet, kad man te jau labā ir, viņu negrib apbružāt. Tieši tā kā man ir ar šitiem fančikiem. Jā, taisnība. Tagad jautājums no ģeogrāfijas. Kā jums šķiet, vai tādā valstī kā Rumānija arī spēlē basketbolu? Es domāju, ka noteikti spēlē. Es domāju, perpendikulāro paralēli tam basketbola virzienam, saproti. Un vēl jau vairāk nebūsim rasisti. Kāpēc tu izvēlējies valsti kaut kādu un teiksi, ka tu nespēlē? Es to ir paskaidrošu. Otrdien Rumānijas klubs brauc pie mums spēlēt pret Ventspils komandu. Jums ir jābrauc atbalstīt. Būsiet? Tu mūs aicini? Jā. Uz kurieni? Uz basketbolu, otrdien. Tu viņam to pirmo vietu parādīsi, tad mēs braucam. Tu saprati, par ko es. Es nesapratu, paskaidroju. Būsim otrdien. Skaidrs, es arī būšu. Bet, ja gadījumā jums nesanāk, man jums tāds lūgums atteikt nedrīkst. Jūs esat redzējuši, kā karsējmeitenes dejo, vai ne?
Nu, es parasti skatos uz viņām, jā. Jā, nu viņas tur tā skaisti dejo, varbūt arī kaut ko disko, kaut ko tādā. Ja jūs gadījumā neatbrauksiet, jums būs tagad tāds video sveiciens, un jūs ar mani varētu nodejot to veco labo divsoli. Gatavi? Es būšu pa vidu. Tu zini, kā jā? Nu, es mēģināšu jums sekot līdzi. Labā kāja priekšā un tad kreisā. Davai. Tā, sākam dziedāt, jā? 3, 4. Vecais labais divsolis. Divsolis, vecais labais divsolis. Ideāli, do 5. Labie pacani. Vēl apakšējo 5. Augšējo. Ideāli, paldies!